Jaunā darba nedēļa latgaliešiem uzsākusies ar kārtējo cīņu pret dabas parādībām. Ja nedēļas nogalē piesala un uzsniga sniedziņš, tad nedēļas sākumā pie lietus šis sniegs ātri vien pārvērtās ledū un kopā ar lietu radīja visai slidenu apkārtni autovadītājiem, kā arī gājējiem. Šonakt uzsniga sniegs un pēc tam, mīnus grādos arī lietus lija un pašlaik, tiek apstrādāta preslīdes līdzekļiem. Rēzeknes novadā vien strādā 8 brigādes, lai nodrošinātu satiksmes drošību uz ceļiem. Pagaidām finansiālie līdzekļi esot pietiekami, lai nodrošinātu braukšanas apstākļus, taču līdz ziemas beigām naudas nepietikšot. Tas nozīmē, ka arī vasaras sezonai un arī bedru lāpīšanai līdzekļi būs mazāk. Darba spēka ir pietiekoši, jā, bet šī ziema ir ļoti smaga. No sniegs, lietus un ceļšķi pēc Ziemassvētkiem tur mīnus grādos lietus lija. Un principā līdzekļi tiek izlietoti ļoti lielā daudzumā, jā, un praktiski, ja tāda pat ziema turpināsies, tad šie līdzekļi tiks ņemti no vasaras paredzētajām naudām. Arī šoferīšiem neklājas viegli. Mašīnas slīd un reizēm iestiek sniegā. Šādos braukšanas apstākļos ļoti svarīgi ir pieredze un uzmanība. Kā tev veicas ziemas apstākļos ar mašīnu? Vai ir saslīdējusi vai iestidzis varbūt esi? Ir tāda lieta, bet pieredze taču sava ir arī. Es uzmanīgi braucu un diezgan man ļoti stipru problēmu nav. Savukārt Uldis, kurš brauc ar apvidus auto, stāsta, ka sniega un kupenu dēļ viņam sarežģījumi esot mazāk nekā vieglo automašīnu vadītājiem. Ar šitādu mašīnu var izbraukt, ar šitādiem jau kā kuru reizi. Lai ikvienam Latgales braucējiem ceļi būtu drošāki, tie tiks kaisīti neraugoties uz ierobežotajiem finansiālajiem līdzekļiem, informē Latvijas valsts ceļi, kā arī Latvijas valsts ceļu uzturētājs Vladimirs Kononovs.